Labvakar, prieks redzēt daudz ieinteresētu seju. Un es pārstāvu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru. Esmu toponīmikas laboratorijas vadītāja. Tas ir cilvēks, kas vada nelielu kolektīvu, kura ikdienas darbs ir vietvārdu sagatavošana kartogrāfijas vajadzībām. Un mūsu aģentūra ir Valsts ģeodēzijas un kartogrāfijas institūcija. Šeit ir mājaslapas tāds sākumiņš, kur redzēt, ka šeit ir jau viens no mūsu produktiem. Tas ir ortofoto karte infrasarkanajā režīmā, kur krāsas ir atkarīgas no objektu temperatūras. Un daži ilgie produkti. Ko tad mēs ražojam? Protams, ģeodēziskos datus. Protams, mums ir neliela tipogrāfija, kas var nodrukāt kartes un nodrukā arī kartes mērogā 50 000, kuras ir dabūjams bezmaz vai vienā vietā pasaulē, karšu veikalā Jāņu sēta. Mēs uztveram ģeodēziskos tīklus un ģeodēziskās bāzes stacijas un veicam tālizpētes darbus. Es saku mēs, es tā kā aģentūras pārstāvja. Tātad aģentūra veic tālizpētes darbus, ik pa laikam notiek zemes virsmas skenēšana, notiek aerofotografēšana, jau 8. cikls ir, 8. reizi jau Latvija tiek fotografēta kopš neatkarības atgūšanas. Un šīs metodas dod ar vien precīzāks rezultāts, piemēram, pēdējais reliefa modelis, pareizāk pēdējā aerolāzeru skenēšanas dati jau ir ar izšķirtspēju 20 cm. Šeit ir viens no mūsu tādiem slavenākiem produktiem, ko izmanto tiešā un netiešā veidā. Tas ir topogrāfiskās kartes mērogā 1 pret 10 000. Šeit jūs redzat to vietu, kur mēs atrodamies. Tas ir pēc lidara, jeb tālizpētes datiem, pēc aerolāzeru skenēšanas datiem sagatavots reliefa modelis. Tā ir šī pat vieta, kur mēs atrodamies, tikai tāds kā no plastilina izlipināts modelītis, kāda izskatās zemes virsma šeit. Varat sazīmēt, redzēt upes ieleju, te ēkas parādās tādā ļoti saplacinātā veidā, bet ļoti labi parādās reliefa objekti. Un šis ir tas produkts, ko Gins minēja, ko arheologi izmanto mūsdienās, lai atklātu jaunus pilskalnus. Arheologs Juris Urtāns ir diezgan daudz pilskalns atklājis tieši pateicoties šim materiālam. Un, protams, kā jau minēju, aerofotografēšanas rezultāts ir tā saucamā ortofoto karte. Krāsaina karte, kur tā kā zemes virsmas fotogrāfija no putna lidojuma varam mērogā redzēt visus objektus. Un šeit mēs redzam mūsu jauko māju, kurā mēs sēžam. Augšā ir redzams mājaslapas adresīte, kur var iepazīties ar visiem citiem mūsu darbības virzieniem, projektiem, produktiem un pakalpojumiem. Un tagad par vietvārdiem. Kā jūs jau visi ļoti labi zināt, ka karte bez vietvārdiem ir tāda diezgan grūti lietojama. No kurienes kartēs rodās vietvārdi? Šeit ir dažādi avoti parādīti. Teicēju es tagad nenofotografēju, tas tur mums nav, bet tātad no citām kartēm, no vietvārdu sarakstiem, ko valodnieki sastādījuši, arī ko ģeogrāfi savulaik rakstījuši, no oficiāliem sarakstiem, arī dzelzceļa stacijas saraksts mums kartēm ir noderīgs, dažādi normatīvi akti, arī civili likumi, pielikumi, kuros ir daudz vietvārdu, grāmatas, publikācijas pētījumi, piemēram, Muižas Latvijā, kur ir muižu vārdi, un no teicējiem ievāktais vietvārdu materiāls. Cilvēks ar mūsu 90. gados toponīmikas laboratorijas cilvēki apsekoja pilnīgi visas Latvijas pagastus, ierodoties tur dažām dienām, runājoties gan ar veciem vietējiem iedzīvotājiem, gan arī ļoti daudz ar tiem, kas zina teritoriju. Tur bija dažādi meža darbinieki, bijušie brigadieri, agronomi, tie, kuru darbs saistīts ar teritoriju, kur zina, kura vieta atrodas. Protams, tādā tempā un tādās dažās dienās nevar apgūt kaut kādas konkrētas teritorijas pilnīgi visas vietvārdus un viņas visas absolūti nekļūtīgi uzlikt kartē un izšķirot. Tāpēc arī jebkurš pienesums, kļūdas labojums vai papildinājums mums ir noderīgs. Un mēs arī šodien vēl dažu labu neprecizitāti labojam. Un tā mūsdienās vietvārdi, lai tos varētu plaši izmantot, nepietiek kā Gintam glabāt kladītē un pierakstu burtnīcā, kur, protams, ir arī unikāla vērtība un laikmeta liecība un tā tālāk. Bet, lai tos varētu izmantot plaša publika, tad mums ir vietvārdu datubāze, elektroniska informācijas sistēma, kurā glabājas visi tie vietvārdi, ko esam savākuši,
un it īpaši tie, kas ir noderīgi valsts kartogrāfijai. Mēs īpaši šobrīd vairs nedarbojamies ar māju nosaukumiem, jo tos glabā adrešu reģistrs un regulāri aktualizē. Mūsu kartogrāfi tos pārsvarā paņem pat taisno no adrešu reģistra. Bet šīs totālās lauka apsekošanas laikā 90. gados savāktie mājvārdi mums joprojām vietvārdu datubāzē glabājas. Un tiek atjaunoti tādā mērā, cik tas ir vajadzīgs kartei mērogā 50 000. Bet tas jau ir detaļas. Tātad šeit ir mūsu datubāzes, varētu teikt, tāds logo, paskrējām logo, un skaits, cik tad mums ir ierakstu. Ieraksti, tas ir stāsts par vienu objektu, par vienu upi, par vienu kalnu. Katrs ieraksts stāsta par vienu upi, par vienu kalnu vai par vienu mājvietu. Šis ieraksts satur visus tos nosaukumus, kas uz to attiecās, un dažādas papildu ziņas. Tātad redzam, ka šeit ir 132 000 ierakstu, jeb objektu. Es atvainojos, vietvārdu. Nē, mums ir vēls vakars. Tā, 132 000 ierakstu, tātad objekti ir 132 000, bet vietvārdi ir 184 000. Tāpēc, ka vienam objektam, kā jūs jau arī zināt, kā Gins stāstīja, ir daudz dažādu nosaukumu varbūt. Un vietvārdu datu bāzē kādas ziņas ir. Šeit ir tāds piemērs no cita novada gan, kā ir galvenais nosaukums, jo viens nosaukums no tās visas lielās buķetes ir jāizvēlas, lai to varētu lietot kartēs un dokumentos. Citi nosaukumi arī ir jāsaglabā, gan tādēļ, lai saprastu, ka tas ir tas pats objekts, gan arī varbūt izrādīsies, ka tomēr kāds nosaukums ir galvenāks par to, ko mēs esam izvēlējušies. Kas tas par objekta veidu? Vai tas ir mežs, vai kalns, vai māja? Atrašanās vieta ir svarīga. Tās ir vai nu koordinātas, mūsdienās tās ir koordinātas, bet agrāk tas bija precīzs apraksts. Un arī attēlojums kartē. Un administratīva teritoriālā piederība arī ir viena no svarīgākām ziņām. Un arī kā objekti savstarpēji saistās. Teiksim, atvars, ja tas ir atvars, tad kurā upē tas atrodas, ja tās ir krācis, tad kurā upē atrodas, ja sala, tad kurā ezerā vai dīķī tā atrodas. No Salkrasta novada vietvārdu datubāzē ir 647 objekti. Lielākais vairums ir lielais stabiņš, tas ir apdzīvotās vietas. Un citi cilvēku veidot objekti ir mazāk, un dabas objekti arī ir samērā maz. Konkrētos skaitļos ir tā, ka Salkrasta novadā ir no 647 vietvārdiem tikai 53 ir dabas objektu vietvārdi, dabas objektu nosaukumi. Tā kā tur vēl ir iespēja papildināt. Lai gan vietvārdu daudzums kartēs ir atkarīgs arī no tā, cik atšķirīgi un cik lieli ir šie objekti, kuriem ir vietu nosaukumi. Ja ir daudz mazu pauguriņu, tad kaut vai katram ir nosaukums, diemžēl kartēs nav iespējams tos attēlot ar nosaukumiem. Tāpat nelielas graviņas mēs, diemžēl, kartēs ar nosaukumiem attēlot nevaram. Bet tas nenozīmē, ka šie nosaukumi ir maznozīmīgi. Tie ir vērtīgi gan kā orientieri, tos var izmantot citiem mērķiem, un tas ir arī ļoti vērtīgs kultūra vēstures mantojums un arī nozīmīgs, lai uz vietas cilvēku orientētos. Tā izskatās vietvārdu datubāzes publiskais lodziņš, kur var redzēt ziņas un arī attiecīgu simbolu uzspiežot redzēt karti. Jāatzīst, ka šobrīd šī publiskā vietvārdu datubāze diemžēl ir ļoti sliktā stāvoklī, un tāpēc tiek programmēta jauna, kuru plānots palaist gada beigās vai nākošā gada sākumā, un tā būs jau pilnīgāka un labāk darbosies. Bet šobrīd var pamēģināt kaut ko atrast arī šajā. Dati, gan jāteic, ir pēdējo reizi aktualizēti šī gada janvārī vai pat pagājušā gada decembrī viena daļa. Tā kā tie dati nav paši aktuālākie, bet cīnāmies uz priekšu. Vietvārdu datubāzē, un arī tāpēc, lai šos nosaukumus varētu izmantot, tad ir svarīgi, lai katram nosaukumam būtu, man būs jārāda pirkstu, lai katram nosaukumam būtu piesaisti pie objekta. Un, teiksim, upēm, kas ir līnija veidīgas, mums tātad ir līnijas. Cik tālu mēs zinām, cik tālu izplatās upes nosaukums, kur tas sākas, kur beidzas, lai kartogrāfs varētu pareizi izvietot. Tāpat mums ir laukumi dažādiem
tādiem ciemiem, tādiem objektiem, kas aizņem platības un kuriem nav dabā skaidri redzamas robežas. Piemēram, ciemam nevar īsti dabā skaidri nokonstatēt, kur tas ciems beidzās, tāpēc mēs ciemiem velkam tādu zīmējumu laukums. Arī purviem nevienmēr ir skaidri saprotams, kur viens purvs sāks, kur otrs beidzās, tāpēc arī purviem ir vajadzīgs laukums, lai kartogrāfs zinātu, kur izvietot nosaukumu. Bet nejauksim, tās nav nekādas robežas, un tās arī nav tādas robežas, pēc kurām var noteikt īpašumus vai kādas juridiskas tiesības, vai, teiksim, purvam noteikt aizsargjoslu pēc šī noteikti nevar, jo tas ir tikai nosaukuma izplatības areāls. Jo, ja grib, varbūt kā purvaina vieta turpinās arī kaut kur šeit, bet tur mēs neesam noskaidrojuši, ka šai vietai arī būtu kāds nosaukums. Tā, lai vietvārdus lietotu bez kļūdām, tad ir jādara tas, ko Gints dara. Vietvārdi jāvāc, jāapkopo, jāapzina. Un lai tos varētu lietišķi tā lietot konsekventi, lai visi cilvēki zinātu, ka tas ir viens un tas pats objekts, viena tā pati māja, viens un tas pats kalns, tad ir vajadzīgs, priekš lietišķās vajadzības ir vajadzīgs pamatnosaukums. Galvenais nosaukums, ar kuru šo objektu pazīst. Apmēram tā kā cilvēkam ir vairāki vārdi, tad viens tomēr ir tāds galvenāks vārds. Un, ja šo pamatnosaukumu apstiprina valsts iestādes vai pašvaldības lēmumu, tas kļūst oficiāls nosaukums. Un turpmāk jālieto valsts kartēs un dokumentos. Un arī informācijai par vietvārdiem jābūt viegli pieejamai. Mēs centīsimies, lai mūsu informācija būtu vieglāk pieejama un palīdzēsim ģis speciālistiem aprobēt mūsu jauno datubāzi un slīpēt to, lai tā būtu pilnīgāka. Es domāju, publisko datubāzi, jo arī iekšējā darba datubāze mums šobrīd ir pārprogrammēta un mēs joprojām viņu uzlabojam, sūdzamies, ka mums tur nestrādā tas un tas un tas, un ģis speciālisti un IT speciālisti tur cenšas mums palīdzēt. Par oficiāliem vietvārdiem runā arī normatīvi akti, vietvārdu informācijas noteikumi ir tie, kas strādā varbūt pašvaldībās no jums, ja kāds cilvēks ir, tad tie zinās, tiem jābūt ir pazīstamiem ar šo normatīvo aktu, kur ir noteikts, kas ir oficiālie vietvārdi, kā tos piešķir, kādas ir tiesības pašvaldībām. Un kādas tiesības iedzīvotājiem ir tiesības pašvaldībā ierosināt, ka tādam vai tādam objektam ir jāpiešķir oficiāls nosaukums. Vai arī, ja redz kartē kļūdu, tad, ja nevar kaut kādi apstākļi pēc griezties kartogrāfijas institūcijā, tad var arī griezties pie pašvaldības un palūgt, lai pašvaldībā sūdzas par šo nosaukumu, aizrakstā vēstuli, ka šis nosaukums nav pareizs. Un, lai oficiālos vietvārds izvēlētos, tad ir arī šajos normatīvos noteikts, kurš vietvārds būtu tas cienīgākais, kā to pateikt. Ka tam jābūt latvisks vai lībisks cilmes, nevis anglisks vai kādas citas valodas. Tam nevajadzētu radīt pārpratumus attiecīgā objekta viennozīmīgā atpazīšanā, un tam ir jāatbilst attiecīgā kultūra vēsturiskā novada tradīcijām. Tā kā, ja šeit mums ir urgas, tad tas urgas, kaut arī varbūt kādi cilvēki, varbūt vasarnieki vai kas viņus sauc par strautiem, kur ienācēja šeit, kādā ziņā nav jāpāriet uz strautiem, jo urga ir ļoti cienījams vārds un tas atspoguļo vietējo tradīciju un tas ir saudzējams, godājams un turpināms. Un arī priekšroka, normatīvais akts nosaka, ka priekšroka ir objekts senākajam nosaukumam, ko vēl zina un lieto vietēji iedzīvotāji, tāpēc mums arī ir tā līlasti. Mūsu datubāzē un kartēs arī ir līlasti. Cerēsim, ka varbūt iedzīvosies. Ja pavisam galīgi neiedzīvosies, tad domāsim. Un arī priekšroka ir vietvārdam, kas iespējami precīzi raksturo attiecīgā ģeogrāfiskā objekta īpatnības vai atrašanās vietu. Teiksim, ja būs kaut kas nesaistīts ar to vietu, kāds vārds, kas apzīmē šo objektu un tāds, kas vairāk raksturo to atrašanās vietu, tam būtu priekšroka, kas labāk raksturo. Protams, arī pa labskanību ir jādomā, lai nebūtu tādi kādi pazemojoši vai kādu aizvainojošu vietvārdi. Tas gan dažkārt tiek pārspīlēts un nevienmēr var izsvērt un pareizi novērtēt, lai gan jāsaka, ka mēs neesam svītrojuši nevienu žīdu purvu, nevienu žīdu kalnu no savas datubāzes. Pašvaldības gan ir visus šādu nosaukumu kapsētas nosaukt savos dokumentos par ebreju kapsētām. Grūti komentēt.
Jo ir cilvēki, kas aizvainojas par šo vārdu, lai gan tas ir arī varbūt iespējams kāda nacionāla īpatnība, jo, piemēram, Lietuvas galvaspilsētā, tur pastaigājot pa centru, tur uz katra stūra ir kāda plāksnīte, kur runā par židu, kas tur, ar vārdu sakot, ebreju tautības cilvēkiem ir kaut kāds piemiņas plāksnes, kāda tur notikumi bijuši vai kāda viņi ievērojami cilvēki tur dzīvojuši, tur ļoti daudz tādu plākšņu, un viņi nebūtu par to, acīm redzot, tur nepārdzīvo. Katrā ziņā dabas objektiem, ja tas ir mantots no paaudzēm, nav jānomaina šis vārds pret kādu citu. Šeit ir prezentācija paliks šeit, to varbūt iespējams var bibliotēkā kaut kā saglabāt, un te ir saitītes un norādes, kur var iegūt vēl kādu informāciju. Šeit ir vēl tādas sīkākas ziņas, kur var kaut ko uzzināt par vietvārdiem un darbu ar tiem. Un nobeigumā piebalsošu Gintam, ka Latvijas bagātināšanai un vietu atrašanai var kalpot tik viena cilvēka savāktie un apzinātie vietvārdi. Un aicinām arī jūs, ja redzat jūsu dzimtās vai dzīves vietas kārtēs nosaukumus, kas jūsuprāt nav pareizi, dodiet mums ziņu. Jo ja mums cilvēki neteiks, mēs to neuzzināsim. Jo mums vairs nenotiek totālās apsekošanas, ka mēs ierodamies katrā pagastā. Tā kā redzat kļūdu, ziņojiet. Tagad mēs tikai sūtīsim. Jā, arī šovakar, starp citu, mums šeit ir šis materiāls, tas ir ilustrācija arī manai prezentācijai. Tie ir darba materiāli, tas ir kā vietvārdi šie areāli un līnijas izskatās uz topogrāfiskās kartes mērogā 1/10,000 pamata. Un tā kā tās droši apskatiet, un viņās pat drīkst arī uzrakstīt. Ja redzat kļūdu, var arī, vai papildinājums vajadzīgs, varat uzrakstīt. Bet vēlams ir pateikt arī mums, lai mēs zinātu, kurš cilvēks to uzrakstīs, jo mums ir svarīgi pēc tam ievadīt datubāzē, un būtu labi, ja viņi var personalizēt to informāciju. Tā, paldies! Un mums vēl ir otra prezentācija par dažiem jautājumiem par vietvārdiem. Daci, tu varēsi patīt? Tā, labvakar, mīļie klausītāji. Mana prezentācija ir drīzāk tāds, neteiksim, sauciens pēc palīdzības, bet varbūt aicinājums uz sadarbību, jo es šeit esmu apkopojusi dažus jautājumus par Saulkrastu novadu, vietvārdiem, kur mums īsti nav skaidrības, kā viņi kartēs būtu rakstāmi. Pirmais jautājums te ir veseli 4 jautājumi. Tiesa gan man uzreiz jāsaka, šie objekti atrodas 15 km attālumā no Zvejnieka ciema. Es nezinu, vai varbūt kāds tomēr man var palīdzēt. Gints Skutāns gan ieraudzīja šo slaidu un pieteicās, ka viņš zinot atbildes uz visiem jautājumiem. Tas jau ir ļoti priecīgi, bet varbūt arī kāds Zvejnieka ciema un Saulkrasta iedzīvotājs šeit kaut ko var komentēt. Tā tad ir šis te lielais purvs, tā, dabūsim lāzerīti, šis te laukums, un mums nav īsti skaidrs, kā viņš būtu saucams, jo varianti ir vismaz 4. Tātad ir rāmpurvs, rampas purvs, rampurs, lielais purvs. Tad, ja kādam ir kaut kas sakāms par šo teritoriju brīnišķīgi, mēs labprāt uzklausīsim. Es, protams, esmu sējas puses cilvēks un visas tās vietas zinu. Jā. Man tā kā jau tas vecums no 55. gada, tad es no tēva laikiem esmu dzirdējis tikai rampas purvu. Rampas purvs, jā. Ne rampu purvu, ne lielo purvu, ne rāmu purvu. Jā. Jā. Nākošais ir grāvis muižas purvs. Jā, tas ir protams, šis ir tāds, bet vai man liekas, tur ir rakstība, kāpēc viņš ir rakstīts atsevišķi, domāju. Ziniet, tur ir tas jautājums, vai viņš būtu jāraksta kopā vai atsevišķi, jo kartē ir svarīga arī šāda nianse, jo cilvēks citreiz runājot pasaka vienreiz grāvis muižas, vienreiz grāvis muižas, bet mums kartē ir jāizvēlās viens no tiem variantiem, un tad jautājums ir kopā vai atsevišķi šīs te purvs.
Nu, labi, arī pierakstīsim variantu. Tā, tad... Jā, tas tā varētu būt, un arī Gintam bija šeit stāsts par to, ka tajā purvā bija rampa. Kas ir rampa? Tas ir kaut kāds kūdru, kuru transportē. Iemaldījušies tieši Puskas apgaitā, kur es tur 3-5 gadus, neatceros, cik es tur biju mešā. Tur viss bija nodecis, un man tikai maz maliņi bija. Atdod ļoti vienkārši, tautā viņi sauc par lielo purvu, bet Pirmā pasaules karā tur bija vācu pozīcijas. Un, ja ir dāmas, tas ir vienkārši no žagariem no zemes uztaisīts tāds uzdambējums, jā, teiksim. Tad tu jau bija viena pakāpa augstāk. Vācieši bija ar kokiem uztaisījuši tādu piebraucamo ceļu savām pozīcijām. Nu, kā jau akurāts čaklu cilvēki, darīja kaut ko. Viņi visu to puru izāģējas un puru priedīs un uztaisījis, nu, grīdiņu, kā to saucās. Tā kā ceļu? Nu, krieviski grīķi, jā, tas ir ar apaļkokiem noklājuši ceļu. Nu, Jā. Kas saucās Nikoldāmas, un vienkārši ceļš, kas ir purvā izlikts ar kokiem, jā. Varbūt var pateikt, kurā vietā viņa bija, to diez var redzēt? Es nezinu, pat kurā vietā viņa bija. Viņa nāca no Ādašu poligonu, viņiem bija pozīcija. Bet viņa tā kā vairāk ir tajā Sējas pusē vai Ādažu pusē? Kaut kur tā kā Sējas pusē, jā? Vairāk. Nu jā, jo īstenībā ir tā, ka mēs par šo purvu jautājām arī, protams, Ādažu pagastā, pa cik ir teritorija abos pagastos. Un Ādažu pagastā bija lielais purvs un rāmpurvs. Viņiem bija tie abi varianti. Nu, tas ir vienkārši. Bet nu tad cilvēki viņi saīsina svešo rampas purvu, jā. Bet tad rampas... Rampurs, tas ir dabīgs process. Bet primārais lielais purvs, tad ir pirmā gadā rampas purvs, un pārējai tas ir filoloģiski tādas, pakaidē, saīsinājumi. Tā kā ventiņi rauj nostāt galvot, tas vienkārši saīsinās. Bet vai rāmpurs vai rampurs, to es nevaru pateikt. Iespējams, vienā Sējā bija rāmpurs, lībiešu pusē rampurs. Tad grūti pateikt. Nu jā. Un bitenieki, tas ir māju vietas, tas ir caur bitenieki noteikti. Tas ir šis... Nē, ne tas, šitas te. Šis te. Māja tur vairs nav, bet man liekas, ka 40. gada zemi bija, bet tur jāatkārt. Bet kā piemēram, cilvēki lieto sarunu valodā? Es atceru, cik skaidri viņš izsakās. Nu, tur jau tā lieta, kad, jā. Bet es atceru bitenieku stāvu. Par šo te, jā. Nu jā, tad arī jautājums. Nu jā. Šeit ir daudz interesantāks, ka ir vietvārds, ka šeit ir tā upīte, no tā lielās ezers, Linezers, pirmkārt, es nezinu, vai jums ir nosaukums. Baidos, ka nav. Jā, tāds maziņš ezeriņš tur ir. Kaut kur šeit, jā? Jā, ezeriņš ir. Man liekas, mums te būs jārisina tā saruna. Tad ir karti jāsameklē. Saruna, jā, karti var... Kā jums nāk, tas burvi? Paga, tur ir pa vidu šitas sarkanais pleķītis. Nē, tas uz priekšu. Var sakot, tur ir Linezers un tur iztek upīti no puru. Viņa enzelīnam ir āpste, un es arī to āpstes esmu piefiksējis, ka tāda āpste ir, jā, ietek gaujā. Un interesanti, ka tā uz tā puska, kas tek uz to ezeru, tā ir rāpste. Mums ir rāpste. Ir rāpste un āpste. Abas ir, jā? Jā, tas ir divas dažādas upītes, kas iztek no viena rajona. Es nesaprotu, kāpēc tā. Nu, re. Tā, vismaz dažas atbildes mums jau būtu par šo ļoti jauki. Tur ir kajūra, viņam tad pulkojumā zaķu grāvis, jā, teiksim. Tur ir glužiņa, tur ir ļoti daudz tādu mazu upīšu, jā. Nu jā, tā tad jā, šeit man ir tāds divu novadpētnieku un arī teritorijas zinātāju Aivari Jakoviča un Arņa Bērziņa priekšlikums. Tā tad būtu lielais purvs vairāk Sējas pusē un tas rāmpurvs Ādažu pusē, bet mums laikam tad nāksies arī šo pārskatīt. Es tā jūtu, ka mēs... Viņam nav
Bet tur nav tā kā divi dažādi tomēr tie purvi. Nu, tur ir tāds vispār, tur tāds nošains klājums, no tā purva tur pat īsti nekā nav, bet tur uz ziemeļiem tur ir vairāk, jā, tur ir tāds sūda vairāk. Nu labi, tad... Tas ir viens un tas pats, tur grūti viņu rašīt. Skaidrs. Tad būs laikam mums jārunā par šo vēlreiz. Tā. Tad jautājums, par kuņurdziņu. Mums tātad pienāca ziņas, ka šī upīte, mums viņa sākas šeit pie Vasarnīcu ciemiem, un šeit starp Ozolu ielu un aizmirsu kādu vēl ielu ietek jūrā. Nesot pareizi. Tad ir jautājums, kā ir pareizi. Un vai šai upītei nosaukums tātad acīm redzot ir cits. Un tad ir jautājums, kā sauc šo upīti un kur tad ir tā kuņurdziņa, ja viņa tāda vispār eksistē. Es saprotu, ka eksistē gan. Tur ir blakus vēl divi grāvi, tur viņai ir divas pietekas un neviens tagad nepēc. Precīzi nezinu, no kurienes ir cēlies tā kuņurdziņa. Tā ir kaut kāda globīne. Es varētu pateikt to, ka īstenībā mums šie dati ir vairāk vākti tā kā mērogā 1:50 000, tad, kad mēs taisījām 90. gadu sākumā satelīta karti. Un, kā jūs redzat, Saulkrastiem, kā jau tu teici, ir tā īpatnība, ka ir Vasarnīcu ciemi riņķī apkārt un vienkārši ir ļoti maz vietas, kur izvietot kaut kādu dabas objektu nosaukumus. Un arī pašā pilsētā 50 000 mērogā tas ir diezgan neiespējami. Bet tā kā šobrīd Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir pārgājusi uz pamatu mērogu 1:10 000, tad ir ļoti lielas iespējas katrai šai te vietai pierakstīt nosaukumu, katrai šai te tecei. Vai tas viss nonāks kartē, mēs apsolīt nevaram, bet katrā ziņā datubāzē to var ierakstīt un varēs lietot un varēs atrast. Šai gadījumā jūs pēc pasākuma varat ar teicējiem parunāt, un viņi vietējie brīnās, no kurienes kartē tāda kuņurga radusies. Tas tāds nepieklājīgs mazliet. Es nezinu, mēs kā vietvārdu pētnieki, mums nekas neliekas nepieklājīgi. Es pirmīgi stāstīju 3 nosaukumi. Tātad pirmkārt Kuriņurga, kas ir no kursiešu mājām, kas cēlies. Tad ir Grēburga, kas ir no Grēvis Pusmuišas vai kaut kādām mājām cēlies. Un Koklīšu Vasarnīca. Redz, un tagad mums ir atkal problēma, kā tad viņu nosaukt, jo 3 varianti mums būs jāizvēlās viens. Bet acīm redzot, tad viņi būs jāpārdēvē par Kuriņurgu. Un tad... Es jūs iepazīstināšu, ka jūs no pirmā. Labi. Tā, un tad vēl ir jautājumi, bet te mēs tiešām ceram uz Gintu Skutānu, jo es saprotu, ka ir savāktas mazās ūdensteces uz ziemeļiem no Aģes, un ir savāktas ūdensteces starp Aģi un Ķīšupi. Un būtu ļoti jauki viņas, ja varētu ielikt kartē, pierakstīt, kura tad ir kura, un tad varētu viņas arī datubāzē ievietot un kādu arī kartē, tādā, kā šeit būtu redzams. Viņas zināmas kartē, bet 3 uz ziemeļiem, viņas visas ir Bērziņš ūdens, kas šodien neapnāca. Viņas ir prozaiski. Silāņģūrga, tur Platkāja, tur mājām. Jā, bet man vajag to punktu, kura tā ir, jo tur to grāvju ir diezgan padaudz. Man vajadzētu ļoti precīzi, kura ir kura. Un tad par teici un grīšļa pļavām, ka ir tāds apvidus teicis starp Aģi un Ķīšupi, būtu jauki noskaidrot, kur tad viņš tāds ir. Tad to jūs varat teicēt, kulāros izrunāsiet, bet grīšļi ir mājas. Jā. Un tas apvidus saucās teicis, tas ir tāds liels mitrājs, kurā ir pļauja. Bet viņā šobrīd no tā mitrāja kaut kas ir palicis pāri, ja viņš ir apbūvēts viss. Ir kaut kāda Bērziņa, bet pārsvarā tur ir mājas atcelts. Bišķīt ir tas. Bišķīt ir, jā. Teicis ir sugas vārds. Tas ir Salatsgrīvā teicis, Kuivižos teicis. Tas ir tāds kā luks, tāda liela mitrājs. Skaidrs, jā. Mēs to aizam aizmirsuši, un viņš iet kā vietvārds. Jā. Tādi man šobrīd ir jautājumi, varbūt aktuālākie, un uz dažiem atbildes jau te rodās, uz dažiem mēs ceram tādas atrast. Tā kā, paldies!